Nu, Čivrivu 72, šitas ir 520. Man glabājās laukos jau, es nezinu, viņš stāvēja garāžā man, kāds 25 gadus. Šis ir 83. gada BMW 520, un tā kā viņš man glabājās garāžā, es biju noklājis visu grīdu ar, tādu, plastmasas tepiķi, lai nenāk mitrums no grīdas augšā. Es nezinu, kā viņi sauc, polinvinhlorīda tepiķi, kaut ko tādu. Un līdz ar to šitam apakša nav sarūsējusi. Viss braukšanas kārtībā. Paskaties, drēbes salons. Es viņu gribu, pārdot. Gribu pārdot šo mašīnu, jo es nezinu. Tur vienkārši laukos stāv. Tā, beņķis ir bišķīt izsēdēts, bet nekas traks. Lūdzu, apskaties. Atnāc te pafilmē. Iefilmē iekšā, kā izskatās. Nobraukums ir 316 000. Izpūtējs bišķi jāpieremontē, jo vienkārši sākumā man viņš kaut kādus 5 gadus stāvēja tenī garāžā bez tās plēves. Un tad tas izpūtējs, sarūsēja. Tā es izdzinu ārā, uzliku to tepiķi, to polivinhlorīda, lai viņš vairāk nerūsē un viss, bet tas izpūtējs dabūja bišķi aprūsēt. Lūk, šitāds vāģis, tātad viņš ir Latvijā, es viņu no Vācijas atzinu, tā kā sākās tās visas šitādas vecās miskas dzinu no Vācijas, tas bija kaut kādā 91. gadā apmēram, līdz 93. vēlāk nē. Tā es bišķi pabraucu, bet pēc tam es nopirku E30, kas bija daudz modernāks BMW, un visu jaunību vālēja ar to. Un šitas vienkārši glabājās, bija domāts, ka brauks mūtere vai bet tā arī man vēl bija otrais Golfs, tas man saimniecības ēkā stāvēja, un tam bija tā, ka reāli apakšā nekāds plēvis, nekas nebija, man bija pofik. Un es viņu pēc 10 gadiem izdzinu tur ārā, un principā viss apakšs bija pilnīgi sarūsējis. Es to, izpūtējis bija sarūsējis, un tādas piekaras patēji grīdi jau Golfam otrajam nerūsēja, tur bija pārklājumi. Un es viņu pat kaut kad es neatceros, kad es viņu pārdevu, tu neatceries, ja? Es domāju, kāds nebija baigi sen, varbūt kāds 10 gadus atpakaļ pārdevu. Tā kā šitādu BMW var nopirkt, ja? Man godīgi sakot, nav poņi, cik tādi maksā. Es tev vēl moto... Labi, nerādīšu to moto. Pājekli ar čakars. Tā tad, nāc te kaut ko pafilmē vēl, lai redzams. Tātad diski oriģinālie, ja? Redz, oriģinālie. Oriģinālie diski, borbeti. Un redz šitam no priekšas, kā izskatās, jo... Daudziem ir sarūsējuši tās fāras, ja? Šit ir pafilmē fāras. Daudziem sarūsējušas fāras, sarūsējuši šitais chroms uz buferi. Pasties, viss ir čotka. Labi, te ir bišķīt bums bijis. Es te iebraucu vienā farkupā bišķīt. Čut, pavisam maz. Tāpēc te ir bišķi salocījies. Bet skaties, redz te pafilmē. Pafilmē te. Redzi, pilnīga vesela kantīte spārnu. Tas ir pirmais, kas šitiem rūsē. Nav sarūsējusi, nav sačervelējusies. Tā kā, ja ir kāds, faktiski, ko es te teiktu, salonam, te ir tā galvenā problēma, ka, ja tu gribi uztaisīt, tā kā vēsturisko spēkratu, tad es nezinu, ko to beņķi iesākt, viņš viss ir, tur ir iekšā tas, kā to sauc tos augus? Tā kā padomlaik dīvāns. Kā sauc tos augus, kas beņķos iekšā ir? Bambus, kokos, jā. Un tas ir, acīm redzot, tās šķiedras ir izbeigušās. Te es nezinu, kā lai viņas uztais tā, lai viņas sežu kā būtu, jo viņi ir palikušas atspērs. Atspērs ir okei, bet tas bambus kokus, viņš, nezinu, izžūvs vai kas. Tā kaut kā. Tā kā, bet šeit galvenā vērtība šitam te vēsturiskajam spēkratam ir tas, ka buņģi ir veseli. Šitien nav nekādas arkas jāmaina, nekas tāds. Šitien varbūt, nē, te bija burbulīts, ja? Jā, re. Te, paskatiet, šitien pafilmē pavisam tuvu. Reku, te ir tāds burbulīts, bet es domāju, ka tā vieta nebūs jāmaina. Tā kaut kā. Kas vēl? Lukturi, kas parasti ir
izbalējuši un ir čupā. Šitam ir normālā stāvoklī, pakaļējais bufers arī bez rūsiņām. Tā kā uztaisam tādu, BMW vajag, šitā labi izskatās. BMW vajag, tas viss, atā.